Jā, un pats skapis. Tātad skapim rokturi nepieciešamie tika sameklēti. Es neliku visā garumā. Tātad es vienkārši piemeklēju to tuvāko garumu, kurš ir nepieciešams ar rokturiem. Tad tika ielikti rokturi. Šīm tātad atvilknes divas. Vienīgais, kas man šobrīd nav skaidrs, ir norādīts, ka plaukta dziļums 30 cm. Vai tas ir domāts, ka šeit plaukta dziļums ir jābūt 30 cm, vai arī tur ir šī daļa, tātad iekšējā daļa jābūt tiem 30 cm. Tā kā mēs varam likt falšu paneli, lai tas plaukts nebūtu tik dziļš. Tas jautājums man ir joprojām aktuāls, ko es īsti, teiksim tā, es ne līdz galam viņu izpratu. Tad, ja mēs paņemam 300, vai, ja es pareizi saprotu, vai šim plauktam būtu nepieciešams būt, tātad vizuāli parādīšu, šī tik dziļam. Vai viņš bija domāts šādi? Tātad šis jautājums, kas attiec uz plauktu. Tātad vadotnes arī Blue Motion vadotnes. Šī daļa, tātad melna atvērta tipa. Es saprotu, tas ir kaut kāds koridors kaps. Šajā daļā plaukti ar maināmiem augstumiem un ir iestrādāti tiponi. Katrai durvī savs tipons. Un te tieši tas pats ar tiponiem. Es, diemžēl, nevaru likt kopējo tiponu, tad ir divi veidi. Vai nu tipons ir iestrādāts ieborējums, vai nu tipons ir pieliekams, lai viņš izvirzās uz āru. Tad šeit tipons un šeit tipons. Tās ir nianses, kuras mēs atrunāsim. Šīm durtiņām virs būs ar bremzi, kur arī viegli varēs atslēgt vajadzības gadījumā. Un spogulis, tātad spogulis pēc jūsu prasībām. Kas vēl tāds, vienīgā atšķirība šeit, tātad genfixus mēs varam fiksēt, samazinot dziļumu, un likt viņus no otras puses. Tas ir tīri tāds tehnisks jautājums, kuru mēs varēsim tad arī precizēt. Kas attiec uz drēbi pakramo štangu, pa cik platums ir pietiekoši liels. Štangas kopējais izmērs, ja es nemaldos, kaut kāds 1,10 m, nedaudz pāri. Tātad precīzi pateikšu, kāds tad tur īsti ir. Bišķi pāri 1,17 m. 1,17 m ir platums, tad štangu es liku, apaļu neizmantoju, bet liku tā kantaina štanga. Šeit augšpusē ir tāda apaļa gumija, kas neļaus, teiksim, tam drēbēm, ka arī no drēbes nebūs troksnes. Tā ir tāda kvalitatīva kvadrātveida caurule, melnā krāsā, pēc cik ir rokturi melni, tad arī štangu es izmantoju melnu. Kas vēl tāds, laikam pārējās nianses, tad tur arī tas pats fasādes materiāli ir MDFs un korpus materiāls ir skaidra plātne. Visiem viens tas pats tons visu. Tāpēc būs saskaņots un skaps tad sastāvēs no diviem blokiem. Tad ir apakšējais bloks un augšējais bloks būs viens vesels. Es neveidoju viņu kā antresoles tipu, es viņu veidoju kā vienu veselu. Pa lielam. Jā, šeit pa lielam pārējais nianses, tad tās var izrunāt jau pie tikšanās. Savilkts arī tieši tāpatās. Un muguriņa arī pilnvērtīgi. Jā, un vēl jautājums, vai šis kaps tiks karināts, jo šeit nav, teiksim, tehniskajos nebija norādīts, ka tur ir nepieciešams kaut kāds kājiņas, vai plaukts, jeb kaps tiks karināts pie sienas, vai arī mēs tad liekam šeit 2 mm kāju paliknīšu, kas ir, teiksim, standarta veids, ko izmanto visi mēbeļnieki.
Ne, tas ir tāds nians. Tad, ja ir kādi jautājumi, ieteikumi, tad noteikti sakat, visu varam pielabot un izmainīt.